Mateja evaņģēlijas 4. nodaļa. Tad Jēzus tapa gara aizvests tuksnesī, ka taptu velna kārdināts. Un kad viņš 40 dienas un 40 naktis bija gavējis, tad viņam gribējās ēst. Un kārdinātājs piestājās pie viņa un sacīja: Ja tu esi Dieva dēls, tad saki, lai šie akmeņi top par maizi. Un viņš atbildēja un sacīja: Stāv rakstīts, cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no katra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Tad velns viņu noveda sev līdz uz svēto pilsētu, un viņu cēla pašā Dieva nama jumta galā, un uz viņu sacīja: Ja tu esi Dieva dēls, tad meties zemē, jo stāv rakstīts, viņš saviem eņģeļiem par tevi pavēlēs, un tie tevi uz rokām nesīs, ka tu savu kāju pie akmens nepiedauzīsi. Tad Jēzus uz to sacīja: Atkal stāv rakstīts, Dievu savu kungu tev nebūs kārdināt. Atkal velns to veda sev līdz uz ļoti augstu kalnu, un viņam rādīja visas pasaules valstis un viņu godību, un uz to sacīja: To visu es tev gribu dot, ja tu zemē mezdamies mani pielūgsi. Tad Jēzus uz to sacīja: Atkāpies, Sātan, jo stāv rakstīts, tev būs pielūgt Dievu savu kungu un viņam vien kalpot. Tad velns viņu atstāja, un redzi, eņģeļi pie viņa piestājās un viņam kalpoja. Bet Jēzus dzirdējis Jāni esam nodotu, atkal gāja uz Galileju, un Nācereti atstājis, viņš nāca un mājoja Kapernaumā, Jūrmalas pilsētā, Zebulona un Naftaļa robežās, ka piepildītos, kas ir runāts caur pravieti Jeseju, kas tā saka: Zebulona zeme un Naftaļa zeme uz Jūrmalas pusi, aiz Jordāna, pagānu Galileja. Ļaudis, kas tumsā sēž, redzējuši lielu gaismu, un tiem, kas sēž nāves zemē un ēnā, gaisma uzaususi. No tā laika Jēzus iesāka sludināt un sacīt: Atgriezieties no grēkiem, jo debesu valstība tuvu klāt nākusi. Un staigādams pie Galilejas jūras, Jēzus ieraudzīja divus brāļus, Sīmani, kas nosaukts Pēteris, un Andreju viņa brāli, tīklu jūrā metam, jo tie bija zvejnieki. Un viņš uz tiem sacīja: Sekojiet man, es jūs darīšu par cilvēku zvejniekiem. Un tūdaļ savus tīklus atstājuši, tie sekoja viņam. Un no turienes tālāk gājis, viņš ieraudzīja citus divus brāļus, Jēkabu, Cebedeja dēlu, un Jāni, viņa brāli, laivā ar savu tēvu Cebedeju savus tīklus lāpām. Un viņš tos sauca. Tad tie tūdaļ laivu un savu tēvu atstājuši, sekoja viņam. Un Jēzus izstaigāja visu Galileju, mācīdams viņu sinagogās un sludinādams valstības labo vēsti un dziedinādams ļaudīm visas slimības un visas vājības. Un viņa slava izpaudās pa visu Sīriju, un pie viņa atnesa visus neveselus, no dažādām sērgām un sāpēm pārņemtus, un velna apsēstus, un mēnessēdzīgus un paralizētus, un viņš tos darīja veselus. Un daudz ļaužu sekoja viņam no Galilejas, un no 10 pilsētām, un no Jeruzalemes, un no Jūdejas, un no Aizjordānas. Lasījums no 2. Mūzes grāmatas no 25. līdz 27. nodaļai. Tad tas kungs Jahve runāja ar Mozu un sacīja: Runā ar Izraēla bērniem, ka tiem man būs ņemti cilājamu upuri. No ikviena, kam sirds to labprāt darīs, no tāda jums būs ņemt manu cilājamo upuri. Šis ir cilājamais upuris, ko jums no viņiem būs ņemt: zelts un sudrabs un varšs un zilums, purpurs, karmezīns un šķetinātas smalkas dzīs un kazu vilna, sarkana saunu ādas un roņu ādas un akācijas koki, eļļa lukturim, zāles svaidāmai eļļai un saldis maržīgas zāles kvēpināšanai, oniksa akmeņi un ieliekami akmeņi efodam un krūšu zīmei. Un tiem būs man taisīt svētnīcu, ka es mājoju viņu vidū. Pēc visa tā, kā es tev rādīšu šās telts paraugu un visu tās rīku paraugu, tā jums to būs taisīt. Un tiem būs taisīt šķirstu no akācijas koka. 1/3 solekts, lai ir tā garums, un 1/2 solekts tā platums, un 1/2 solekts tā augstums.
un to tev būs apvilkt ar tīru zeltu, no iekš un āra puses, un visapkārt uz tā tev būs taisīt zelta kroni, un izlej tam 4 zelta gredzenus, un liec tos tā 4 stūrjos, tā ka 2 gredzeni ir vienā pusē un 2 gredzeni otrā pusē. Un taisi 2 nesamās kārtis no akācijas koka, un apvelc tās ar tīru zeltu. Un bāz nesamās kārtis gredzenos, kas ir šķirsta sānos, kas šķirstu ar tām var nest. Nesamām kārtīm būs palikt šķirsta gredzenos, tām nebūs tapt izvilktām. Pēc tam tev būs ielikt šķirstā liecību, ko es tev došu. Tev arī būs taisīt salīdzināšanas vāku no tīra zelta, 1/3 olekts, lai ir tā garums, un 1/2 tā platums. Tev arī būs taisīt 2 ķerubus no zelta, tev to būs taisīt no tīra zelta, salīdzināšanas vāka abos galos. Un taisi vienu ķerubu vienā galā un otru ķerubu otrā galā, uz paša salīdzināšanas vāka jums ķerubus būs taisīt viņa abos galos. Un ķerubiem būs izstiept savus spārnus pa virsu, ka tie apklāj ar saviem spārniem salīdzināšanas vāku, un viņu vaigiem būs būt vienam pret otru. Ķerubu vaigiem būs lūkoties uz salīdzināšanas vāku. Un salīdzināšanas vāku tev būs likt virsū uz šķirsta, kad tu liecību, ko es tev došu, būsi ielicis šķirstā. Tur būs mūsu saiešanas vieta, tur no salīdzināšanas vāka virsus, no abu ķerubu vidus, kam uz liecības šķirsta jābūt, tur es ar tevi runāšu visu, ko es tev pavēlēšu Israēla bērniem. Tev arī galdu būs taisīt no akācijas koka, 2 olektis, lai ir tā garums, un 1 olekts tā platums, un 1/2 olekts tā augstums. Un tev to būs apvilkt ar tīru zeltu. Arī zelta kroni tev būs taisīt pie tā visapkārt. Tev arī būs taisīt līsti visapkārt, 1 plaukstas augstumā, un tev būs taisīt zelta kroni ap līsti. Tev arī pie tā būs taisīt 4 zelta gredzenus, un gredzenus likt 4 stūrjos, kas būs pie tā 4 kājām. Gredzeniem jābūt pie līstes klāt, ka var ielikt ceļamās kārtis, ka galdu var nest. Ceļamās kārtis tev būs taisīt no akācijas koka, un tās apvilkt ar zeltu, un galdu ar tām būs nest. Tev arī būs tam taisīt bļodas un karotes, kannas un kausus, ar ko lai lej dzeļamos upurjus, no tīra zelta tev tos būs taisīt. Un uz galda tev vienmēr būs likt maizes, kas liekamas mana vaiga priekšā. Tev arī būs taisīt lukturi no tīra zelta. No kalta zelta būs lukturi taisīt. Tā kātam un zariem, tā kausiem, tā bumbuļiem un ziediem būs no tā izstiepties. Tā ka 6 zari stiepjas sānis no tā, 3 zari no luktuļa vienas puses un 3 zari no luktuļa otras puses. Vienā zarā, lai ir 3 kausiņi, tā kā mandeļu ziedi, ar bumbuli un ziedu, un otrā zarā, lai ir atkal 3 kausiņi, tā kā mandeļu ziedi, ar bumbuli un ziedu. Tādiem jābūt 6 zariem, kas no luktuļa izstiepjas. Bet pie paša luktuļa jābūt 4 kausiem, ar saviem bumbuļiem un ar saviem ziediem. Un tur būs iznākt vienam bumbulim apakš 2 zariem, un atkal būs iznākt vienam bumbulim apakš 2 zariem, un vēl vienam bumbulim būs iznākt apakš 2 zariem. Tā tam jābūt ar 6 zariem, kas no luktuļa izstiepjas. Viņu bumbuļiem un zariem būs no tā luktuļa izstiepties. Tam visam būs kaltam būt no tīra zelta. Tev arī būs tam taisīt 7 eļas lukturīšus un likt virsū, kas spīd tam iepretim. Tā dakts grieznēm un dzēšamiem kausiem jābūt no tīra zelta. No 1 talenta tīra zelta to būs taisīt ar visiem šiem rīkiem. 1 talents apmēram 34 kg. Tad lūko, ka tu to taisi pēc to parauga, kas tev kalnā ir rādīts. Un telti tev būs taisīt no 10 segām, no šķetinātām dzijām un ziluma un purpura un karmezīna ar ķerubiem, no izrotāta audekla tev to būs taisīt. 1 segas garums, lai ir 28 olektis, un 1 segas platums, lai ir 4 olektis. Visām segām būs būt vienādā mērā. 5 segām būs būt sašūtām vienai pret otru, atkal 5 segām jābūt sašūtām vienai pret otru,
un tev būs pazilas cilpas taisīt pie vienas segas malas, tai malā, kur tā top pielaista. Tāpat tev būs arī darīt pie otras segas malas, kur atkal šī top pielaista. 50 cilpas tev būs taisīt pie vienas segas, un 50 cilpas tev būs taisīt pie otras segas pielaižamās malas. Šīs cilpas, lai stāv viena otrai iepretim. Tev arī būs taisīt 50 zelta kāsīšus, un segas vienu pie otras salaist ar šiem kāsīšiem, ka tās top par vienu telti. Tev arī segas no kazu vilnas būs taisīt par pārvalku pār telti. 11 segas tev būs taisīt. Segas garums, lai ir 30 olektis, un segas platums 4 olektis. Šīm 11 segām jābūt vienādā mērā. Un 5 no šīm segām tev būs atsevišķi sašūt vienu pie otras, un 6 no segām atsevišķi, un 6. segu tev būs divkārtīgu taisīt pie telts priekšas. Un tev 50 cilpas būs taisīt pie vienas segas malas, tai malā, kur tā top pielaista, un 50 cilpas atkal pie otras segas malas, kur šī top pielaista. Tev arī būs taisīt 50 varja kāsīšus, un kāsīšus ielikt cilpās, un tev telti būs salaist, ka tā sajiet kopā. Un kas vēl atliek no telts segām, tās atlikusī segas puse, lai karājas pāri telts aizmugurei. Un viena olekts no šās puses, un viena olekts no otras puses, kas pāri ir pie telts segas garuma, lai karājas pāri pār telts sāniem šai un otrā pusē to apklāt. Tev teltī arī būs taisīt apsegu no sarkanām aunu ādām, un tur virsū apsegu no roņu ādām. Tev arī dēļus pie telts būs taisīt no akācijas koka, stāvošus. Vienam dēlim jābūt 10 olektis garam un 1,5 olekts platam. 2 tapas, lai arī katrā dēlī, salaistas viena ar otru. Tā tev ar visiem telts dēļiem būs darīt. Un dēļus teltī tev tā būs taisīt. 20 dēļi, lai stāv dienvidu pusē. Tev arī 40 sudraba kājas būs taisīt apakš 20 dēļiem. 2 kājas apakš ik viena dēļa pie tā 2 tapām. Tāpat arī 20 dēļiem jābūt pie otras telts puses, pret ziemeļiem, ar savām 40 sudraba kājām, pa 2 kājām apakš ik viena dēļa. Bet uz telts pusi pret rietumiem tev būs taisīt 6 dēļus. Tev arī 2 dēļus būs likti stūrjos telts galā, un tiem pa 2 apakšgalā būs būt salaistiem, un virsgalā arī pa 2 ar vienu riņķi. Tā to būs darīt ar 2 dēļiem, kas būs stūrjos. Tā 8 dēļiem būs būt ar savām sudraba kājām, tās un 16 kājas, 2 kājas apakš ik viena dēļa. Tev arī būs kārtis taisīt no akācijas koka, 5 pie dēļiem vienā telts pusē un 5 pie dēļiem otrā telts pusē, un 5 kārtis pie telts gala dēļiem pret rietumiem. Vidējai kārtī jābūt dēļu vidū, un cauri jāiet no viena gala līdz otram. Un dēļus tev būs ar zeltu apvilkt, un to riņķus kārtīm no zelta taisīt. Kārtis tev arī ar zeltu būs apvilkti. Un tev telti būs uzcelt itin tā, kā tev kalnā ir rādīts. Pēc tam tev būs taisīt priekškaru no ziluma un purpura un karmezīna un šķetinātām dzijām. To būs taisīt no izrotāta audekla, kur ķerubi austi. Un tev to būs pakārt pie 4 ar zeltu apvilktiem stabiem no akācijas koka. Viņu kāsīšiem jābūt no zelta, un tiem būs stāvēt uz 4 sudraba kājām. Un tev būs pakārt priekškaru pie sprādzēm un liecības šķirstu turp nonest aiz priekškara, un šim priekškaram jums jābūt par šķīrēju starp svēto un vissvētāko vietu. Un salīdzināšanas vāku tev būs likt uz liecības šķirsta vissvētākajā vietā. Un galdu tev būs likt šai pus priekškara, un lukturi galdam pretī, pret telts dienvidu pusi, bet galdu tev būs likt pret ziemeļu pusi. Tev arī apsegu būs taisīt telts durvīs no ziluma un purpura un karmezīna un šķetinātām dārgām dzijām raibi austu. Un apsegam tev būs taisīt 5 stabus no akācijas koka un tos apvilkt ar zeltu, un viņu kāsīšiem jābūt no zelta, un tev tiem būs liet 5 varja kājas. Tev arī būs taisīt altāri no akācijas koka, 5 olektis, lai ir garums, un 5 olektis platums.
Altārim jābūt četrkantīgam, un 3 olektis, lai ir tā augstums. Un tev būs tam ragus taisīt uz tā 4 stūriem. Ragiem būs no tā iziet, un tev to būs apvilkt ar varju. Tev arī tam būs taisīt pelnu podus un lāpstas un slakāmus traukus un dakšas un ogļu traukus, un visus tā rīkus tev būs taisīt no varja. Tev tam arī būs taisīta varja režģi, kā tīklu, un tev pie tiem būs taisīt 4 varja riņķus, tā 4 stūrjos. Un tev to būs likt apakš altāra apmalis, tā ka režģis sniedzas līdz altāra vidum. Tev arī būs taisīt nesamās kārtas altārim, nesamās kārtas no akācijas koka, un tās apvilkt ar varju. Un nesamās kārtas būs ielikt riņķos, tāpat kā nesamās kārtas ir abos altāri sānos, kad to nes. Tev to būs taisīt no dēļiem ar tukšu vidu, itin kā tas tev kalnā rādīts, tā tiem to būs taisīt. Tev arī būs taisīta telts pagalmu, uz dienvidu pusi pagalma aizskaru no šķetinātām dzijām 100 olektis garumā, tai vienā pusē, un tā 20 stabus un šo 20 kājas no varja. Šo stabu kāsīšiem un to stīpām jābūt no sudraba. Tāpat pret ziemeļu pusi aizskars 100 olektis garumā un 20 stabus un to 20 kājas no varja. To stabu kāsīšiem un to stīpām jābūt no sudraba. Un pagalma platumā pret rietumiem jābūt aizskariem no 50 olektīm, ar saviem 10 stabiem un ar šo 10 kājām. Tāpat pagalma garums pret austrumiem, lai ir 50 olektis. Tā ka aizskariem vienā pusē ir 15 olektis ar saviem 3 stabiem un ar to 3 kājām, un 15 olektis aizskariem otrā pusē ar saviem 3 stabiem un ar to 3 kājām. Bet pagalma vārtos jābūt segām no 20 olektīm. Šim jābūt raibi austam no ziluma un purpura un karmezīna un šķetinātām dzijām, ar saviem 4 stabiem un ar šo 4 kājām. Visiem pagalma stabiem visapkārt būs ar sudraba stīpām sastiprinātiem būt, un to kāsīšiem jābūt no sudraba, bet to kājām no varja. Pagalma garums, lai ir 100 olektis, un platums viscaur 50 olektis, un augstums 5 olektis, no šķetinātām dzijām, bet to kājām jābūt no varja. Visiem telts kalpošanas rīkiem un visām to naglām un visām pagalma naglām būs būt no varja. Tad nu tev būs pavēlēt Izraēla bērniem, ka tie pie tevis atnes tīru eļļu no eļļas kokiem, sagrūstu lukturim, ka vienmēr eļļas lukturīši degtu. Saiešanas teltī šaipus priekškara, kas ir liecības priekšā, Āronam un viņa dēliem to būs sataisīt to vakara līdz rītam tā kunga Jahves priekšā. Tam jābūt par likumu uz viņu paudzēm starp Izraēla bērniem mūžīgi. Salamana sakām vārdi 12. nodaļa. Kas labprāt panes pārmācību, tas mīļo atziņu, bet kas nepanes rājienu, tas paliek muļķis. Kas labs, tas tam kungam Jahvem patīkams, bet vīru, kas viltu perē, viņš pazudina. Cilvēks nepastāvēs ļaunu darīdams, bet taisno sakne netaps kustināta. Tikla sieva ir sava vīra kronis, bet netikla ir kā puve viņa kaulos. Taisno domas ir tiesa, bet ļauno padomi viltība. Ļauno vārdi glūn uz asinīm, bet taisno mute tos izpestī. Ļaunie top iznīcināti, ka to vairs nav, bet taisno nams pastāvēs. Kāda kurjam saprašana, tāda viņam slava, bet par apsmieklu kļūs, kam netikla sirds. Labāks zemais, kas sev pašam par kalpu, nekā kas lepojas un maizes nav. Taisnais gādā par sava lopa dzīvību, bet ļauno sirds ir nežēlīga. Kas savu zemi kopī, būs maizes paēdis, bet kas nieku striec, tam nav sajēgas. Ļaunais traucas pēc blēžu medījuma, bet taisno sakne nes augļus. Ļaunais sapinas savas mutes grēkos, bet taisnais izies no bēdām.
Pēc savas mutes augļiem ik viens top paēdināts ar labumu, un cilvēkam top maksāts pēc viņa roku darbiem. Muļķa ceļš ir taisns pašācīs, bet kas padomam klausa, tas ir gudrs. Muļķa apskaišanās tūdaļ top zināma, bet kas slēpj, ka ir apkaunots, tas ir gudrs. Kas patiesību runā, tas saka taisnību, bet nepatiesas liecinieks teic melus. Dažs aplam runājot, kā ar zobenu ieduri, bet gudro mēle ir zāles, kas dziedina. Patiesa mute pastāvēs mūžīgi, bet viltīga mēle tik acu mirkli. Viltība ir sirdī tiem, kas ļaunu perē, bet kas dod miera padomu, dara prieku. Taisnam nekāds ļaunums nenotiks, bet ļaundarim ļaunums uzies pa pilnam. Viltīgas lūpas tam kungam Jahvem ir negantība, bet kas uzticību dara, tas viņam labi patīk. Gudrs cilvēks neizteic savu padomu, bet nejēgu sirds izkliedz muļķību. Čakla roka valdīs, bet sliņķa dos nodevas. Raizes sirdī nospiež cilvēku, bet labs vārds to iepriecina. Taisnais savam tuvākam rāda ceļu, bet ļauno ceļš maldina. Sliņķis neceps savu medījumu, bet uzcītīgam cilvēkam ir skaista manta. Uz taisnības ceļa ir dzīvība, un uz viņas ceļa tekām nav nāves.